Hei, šeit mūsu ceļojums jaunajā Busiņā ir sācies. Pirmā mazā pieturvieta ir Brno, Čehijā. Pārsvarā līdz šim esam tikai braukuši un ārstējušies no slavenā vīrusa. Domā? Kāds proteīnu vajag? Viņš sanāk veģi vegānis, es pasaku. Nu, tā ola. Domā kaut ko? Domāju. Viss beigās būs katlā. Katlā vajadzēs ūdeni uzvārīt. Man vajag šito kaut ko nolikt tagad. Vai tev liekas, varam jūs katlā un viņam ūdeni virsū liek un tādu vārīt? Man liekas, labāk viņu uzvārīt ūdeni, ielikt to un beigās to piegāst. Muški jau šitajā sajiet. Nesies. Divās šitādās. Pjorus. Reku, ņem šito. Hop, cik! Tur viss līst? Tur ir centimetrs ar ūdeni. Ko mūd? Jā. Pagad. Nav gan. Šitai pusē ir. Pagad, Sam, tur nevar. Nu, bet vai kaut kā ļaut viņam izliet, ne? Nav jau, kur izticēt viņam tagad. Tur sakrājies. Ja man būtu, kur Sam nolic, tev palīdzētu. Maž, ka viņš jāpiesien. Jā. Pagad. Labi. Mēs te paskatījāmies, cik daudz ir ūdens. No izlietnes tajā. Kas tā muciņa, teiksim, tā viņa muciņa, bet šitajā. Tagad liekas, ka visi istaba aplūdīs. Es nezinu, kā lai dar tagad. Varbūt viņa vienkārši tā trubu uzreizi kaut kā pa durvīm jāliek ārā. Viņa neiet, nav tik gara. Fuck. Es varētu uška viss. Visi neietecināt? Nav izņemt maisiņu un ietecināt. Jā. Pagad, Sam, tu tur nevar iet, tur šosē. Sami nevar. Neko. Mēģinās fiks nomainīt. Nē, viņš vairs tur netek. Sagāja, jā. Yes. Haļāva. Neticēs. Es domāju, ka to trubu pat var, ārā atstāt. Ne? Nē, paņem, ka tu bišķi pildu. Tu vajadzētu to gāzes balonu izņemt. Viss tur kārtīgi sasūknēt. Samir, ko tu te dari? Samir, nē, tā ārā nevar te kāpt. Te nevar kāpt, labīt. Nu, nevar, mīļo sanīt. Ārā kāpt. Tāda kopā, man liekas, atpakaļ. Kas ir? Žūs. Es atkal attaisīju vaļā, lai tev viss mitrums iziet ārā no manas istabas. Nostāj pusīt vaļā. Tas nav īsts busiņš, ja nav lampiņas virs gultas. Esam izmēģinājuši busiņu dušu, un jāsaka, ka tas bija life changing moments. Sākām tā pa īstam iedzīvoties jaunajās mājās. Ceļojuma laikā sāku adīt savu pirmo džemperi. Tā ir tik laba sajūta veidot kaut ko velkamu mugurā ar savām rokām. Šķiet ir sajūta, ka daļu savas personības un ceļojuma es ielieku tajā, ko radu, un tajā brīdī tas vairs nav vienkārši apģērba gabals, bet gan vesels piedzīvojums, un kaut kāda manis patreizējā versija. Par cik man nebija spogulis, tad kamera labi kalpoja šim nolūkam. Visgrūtāk ir džemperi piemērīt, lai tas neizvērtos no datām.
Tā sajūta, ko man dod kalnu upes, kalni un zastrais gaiss, nav vārdiem izstāstāms. Es varētu stundām ilgi sēdēt un skatīties. Es sev iedomājos kā tādu maziņu punktiņu, sēžam uz kāda akmenta šajā plašajā un iespējīgajā pasaulē. Un man pat tas īsti nav jāiedomājās, tikai jāvizualizē, jo tā arī patiešām ir. Mēs esam kustīgi, mazi punktiņi, tieši tādi kā zvaigznes, kad mēs uz tām paskatāmies debesīs. Un tas tāpat kā grūtniece, viņam vēderu velk uz priekšu, tad tu vienkārši tā paidies pietuvinājiens tagad. Šis burgais attālinājiens ir. Samīts ganos. Aitiņi. Tas ir tieši. Es aiziešu tā. Samīti. Tā bija. Viņam visas tā pozīcija, visas sasiekalo. Viņš tā šluš. Pastāst. Ir barot tā kā. Sanīt. Ričiks brauc. Еврику надо. Insert coin, attach supply. Press the button. Press the button. Press OK. Fresh water, 5 minutes. Red, stop. OK. Metam iekšā? Jā. Šitajā. Ja? Jā. Nu, kā būs ar to? OK. Re? Sagāja. Nelaižās cauri. Nē, es tik tā skatos. Jā. Čepīgs. Cerams, ka ne kakā. Ja no otras pusi, es negribos tiekt kakas. Šitā kamera baigi pietuvina. Ne, kaut kas tas mir? Jā, šitā pusi droši vien smirt. Nu, šito es nefilmēšu pasākumā. Te mēs izliesim podu. Lai, ka jau ir kaut todas papīra arī mētājas. Man būs jāsaprot. Jā, vai ne? Viņš viss jāiznes ārā. Jā. Paldies, ka skatījies, mīļo cilvēciņu!